Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Sveiks, dārgais klausītāji! Jā, tu nemaldies. Varbūt tu atceries šīs balsis. Tās pieder Mārtiņam un Annijai no podkāsta Eitanāzijas. Šoreiz mēs esam divatā, jo otrs Mārtiņš kaut kur vazājas apkārt un iekrāja sevī STD ekosistēmu. Kā vienmēr sāksim ar to, ka pastāstīsim, kā mums ir gājis kopš iepriekšējā ieraksta, un gan jau tajā arī būs attaisnojumi, kāpēc mēs nebijām tik ilgi. Mārtiņ, tu droši var sākt. Jā, čau, Annija. Man bija pirmo reižu mēnesis, mēs mēnesis nesam tikušies gandrīz. Es divas lietas darīju pirmo reizi savā dzīvē. Ok, es biju darījis to kaut kādā bērndārza vecumā. Tās divas lietas ir, es sašuvu lietu, man bija somas aplīsus, es paņēmu adatu, es paņēmu viegu, un es pats sašuvu somu. Es ja godīgi gaidīju aplausus no tevis. Es bišķi vairāk gaidīju. Andrew teica, tagad tev nosaukt par beta mailu. Ja tev vajag šūt drēbus, tu pietiekam nediversificē savu portfeli. Nevajag smanieku. Nē, reāli. Tas bija tāds piseks tas bija reāli tāds sīkums, ko es sapratu, ka vest gaidīt nav tā vērts. Jāizdara pašam. Tas bija arī priekš man svarīgi bija to izdarīt sev pašam. Es biju ļoti dusmīgs, man ļoti besīka man nesanāca, un tas ļoti drausmīgi izskatās. Bet kādu laiku vēl turēs. Otra lieta, ko es izdarīju, tā kā pirmo reizi, bet es ļoti agrā bērnībā biju bakstījies un guvis ļoti sāpīgas mācības. Es ar lodāmuru salodēju sev vajadzīgo lietu. Tas tā garāža atslēga, par ko tu tur sūdzējies vai kurējot? Nē, lukturīts man lukturs tur bija saplījis un tad vajadzēja salodēt. To, ko es biju saplējis, tā kā taisot, kur es biju domājis citā kļūdā. Bet man izdevās, viņš strādāja, salodēju. Protams, man bija jāzvan cilvēkam un jājautā konsultāciju, jo man sākumā neizdevās. Es gribu paheitot, atgriežoties pie šūšanas, respektīvi, kad tu iedomājies, ka kaut ko nemāka darīt, ko tu dari, tu atveri YouTube un tev tur indietis iemācīs. Vai arī pusmūža sieviete virtuvē vai kungs darbnīcā. Krievu valodā, protams. Jā, bet strādā. Un es to šūšanu tā kā gribēju YouTube'ā saprast, to kaut kādu principu varbūt, vai kaut kādu sīkumu, ko es visdrīzāk nezinu. Nav tāds 3 minūšu video, kā ko darīt. Tāds ritīgi, simpli 3. video sērčā. Nav. Es zinu, ka tamborēšanai, tā kā ir tās pusmūžu sievietes, kas tev rāda tur, vai, piemēram, adīšanai vai tamborēšanai, un ir pat tāda meme, kur, sākam ar šo valdziņu, tā kā skatieties, kā es daru, viņas tur pirkstus priekšā, un tik ātri kaut ko ņemās, tad neko visu nepaspēju saprast. Jā, klausies, es tagad mācos 3D modelēšanu, man vēl nav apnicis prikiņas, vēl neesmu padavies šim. Es joprojām tā esmu modelīšas un mācos. Un tur ir fujaks, kurš tās stundas vada, YouTube'ā, protams. Un zini, kā viņš ir diezgan izsmeļos un diezgan labi to visu dara, bet viņš ik pa laikam uztais kaut kādu shortcutu. Es vienkārši zinu, ka viņš uztais shortcut, kaut kas nozib ekrānā, un viņš nepasaka, ko viņš izdarīs, krāns. Kā lai es zinu, ko tu izdarīji? Es nezinu. Es jūtu pilnīgi to strāvu no tā, kā tu besies, ka tas notiek. Un tad tu aizēji uz komentāriem, un tur kāds gudrāks cilvēks uztais timekodu, viņš šeit izdarīja to, vai arī, kā jau standarts, tās programmas atšķirās, kad kaut kāda funkcija MacBookam nav pieejama, un tad tur workaround ieliek tur paragrāfu garumā, un tāds, cik ļoti es šito gribu, lai darītu. Ļoti labi. Tad tā 3D modelēšanas komūna ir tāda supportive, safe space, varētu pat teikt. Jā, palīdz viens otram dumiķiem. Ļoti labi. Okay. Un to visu darīji, kamēr tu biji slims, vai ne? Es biju dīrsā slims. Man reāli mainījās mindsets dzīvē. Tā, ka ļoti.
nereāli. Kā es pirms tam tagad kaunīgi teikšu, ka es uz visiem cilvēkiem, kas tā kā ļoti slimoja un sūdzējās, ka viņi ir vāji un viņiem grūti, es tā no augšas skatījos, jo man lāgā šādas problēmas nebija līdz šim. Un es gandrīz nomiru. Es esmu kļuvis vājāks, man reibst galva joprojām. Ja kāds ir piekaut Mārtiņu, now's your chance. Es esmu tā, ka, ziniet, kad ir jāsavalk josta, ka tu esi novājējis, vai ne? Man ir tā, ka es pulkstenim dabūju sev pat 2 podziņām savilkt, lai viņš turās. Jā. Bet tev apetīte arī bija dead, tā kā, jā, vai ne? Un tagad tev nav kaut kāda kreivinga atpakaļ, vai joprojām cīnās ar apetīti? Baigi nepisēdiens tagad joprojām. Jā, tas ir struggles. Tas ir tik stulbi. Bet tūlīt sāksies šašļuku sezona, tad varbūt uzkavāsies. Sestdien 9 grādi, es jau domāju, visdrīzāk visu šķiņķīšu, nevis cūku vai lielopu kaut. Es nezinu, kāpēc vēl. Un vēl viena lieta, kas man dzīvu mainīja. Rīgas domē aizturēja vienu fujeku par aļa korupciju, allegedly. Es to Jāni pazīstu kopš 3 gadiem. Un ir pāris cilvēki, kur ir nežēlīgi taisni līdz kaulam, un viņi ir tik kaitinoši. Un tas fujiks bija viens no tiem kaut kādiem 5, ko es pazīstu, ko es biju pārliecināts, kas ir reāli taisns līdz kaulam. Tā, ka, riktīgi. Un tas tā kā salauz man ticību labajā. Tu mošu šito epizodu aizsūtīt, viņam varēs liecināt tiesā, ķipa. Jānis ir riktīgi nice džeks ir. What the fuck, ok. Es laikam neesmu iedzinājusies, man patika tvīts ļoti nesen, kas bija, vai Rīgas doma varētu kaut kādas savas drāmas atrisināt iekšēji grupas čatos, jo Zaibāla piesārņots vienu. Viņi tur visur nāk, tā kā kaut ko ķīvējās, es nesaprotu. Galīgi vairs nav interesanti. Citās valstīs arī tā, Zaibāla, tā kā, cik var kasīties, neviens nevar iečulot. Zin kā ir, man liekas, varbūt tāpēc, ka ja pirms tam tur bija tā kā Ušakovs un causmi pa Krievu spēnu, tad bija tā kā mēs pret viņiem, vai ne? Un tagad mums besī, ka mēs savā starpā kaujamies un dīšamies. Tas, laikam, ir tas. Jā, jo tev nav īsti tāda, kā to sauc, default puse, kuru ieņemt. Jā, vai ne? Jā. Jāiedziļinās. Kurš te ir lohs? Tagad viņi visi ir vienkārši politiķi. Pēc tam, man liekas, tur ir kādi 3 copy-paste, tas Ķirsis un Kosovičs un vēl kaut kādu. Kurš viņus atšķir? Jā. Pēc tam vēl Vilnis Ķirsis izstāsta tik garlaicīgs, es redzēju, ka viņš vienkārši garlaicīgs. Un zini, kas ir rēcīgākais? Es pat nezinu, kurš ir vienotībā, kurš ir progresīvi. Es pat lāgā nezinu, kurš ir kurš. Tie latvieši, viņi tur savā starpā kaut ko kasās nevar sadalīt. Jā, ļoti true. Ok. Pieminot kaut kādas domas lietas, es šorīt redzēju randomly tweet, un, protams, nevar jau zināt, vai var ticēt, bet satiksmes ministrs bija kaut ko teicis, ka sarunājuši ar igauņiem, ka no vasaras būšot līnija ar Tartu laikam vilcienu. Tartu nevis Tallina, ok. Vai Tallina? Nē, viņš jau stāsies Tallinā paļubomu. Tartu to viņš pa ceļam, es tā domāju, priest cauri gan jau. Bet cool, man jau liekas, ka cik mēs varam savienoties ar apkārtējiem ir jāvienojās. Cilvēki kaut ko, neberot jau tikai tā kā dzert kafiju un skatīties uz mājām, pa darbiem jau arī brauc un kaut kādas lietas atrisina. Jā, cerams, jo es tā kā, man bija ļoti tāda, jau es nolaidu rokas, jo es jau pa citiem podkāstiem un citiem kādiem cilvēkiem biju saklausījusies, ka nē, tu Rīga pavelt uzrak, nekas mums nebūs, ķipa. Tāds, bet nafigā. Tāda rītīgi tāda eksistenciālā krīze uznāca par šo jautājumu. Es kaut kā izlaidu ar sevi visu to Rail Baltiku. Kā, bet šis jau nebūs ātri vilciens, šis jau būs tā kā... protams, vienmēr ir bet. Tas, ko es vēlos pateikt, ja viņš stāsies Tartu, viņš visdrīzāk piestās arī Ainažu, kas ir pa ceļām vēl Latvijā, gan jau kaut kāds 3 pieturas būs. Ja viņš stājās pie katra apmīstā staba, tad tu būsi Tallinā pēc 12 stundām ar lēnu vilcienu. jā, tas gan. Tas pats, ko var izdarīt ar starppilsētu autobusu. Jā, vai ne, iekāp ekolainā, izstiep kājas un brauc. Jā, ok, labi. Vēl kaut kas tev no tavas spilgtā mēneša? Jā, es laikam tūlīt darbu zaudēšu. I'm in danger. Ja kādam ir darbs, kurā nav īpaši jāstrādā, ko jūs varat piedāvāt Mārtiņam? Jā, es uzņemos atbildīgus darbus. Es problēmas varu atrisināt. Jā, problēma ir izcināt. Jā, tieši tā, jebko Ventspilī.
Vai attālināti? Arī. Tā kā tā, sazinieties ar... Mēs tā kā varam paslīdēt garām, bet gan jau katrs saprot, kā tas ir, ka tev spīd darbu zaudēt un jādomā kaut kas jauns. Bet, lai tagad cilvēki nesāk mani žēlot, es vēlos paskaidrot, ka es esmu tas cilvēks, kurš ir atbildīgs par mangāna rūdas vešanu uz Krieviju šobrīd. Tāpēc nevajag man žēlot, ja? Bet, tu neesi personīgi atbildīgs, bet es noņemu cepuri tavā priekšā, ka tu spēj paskatīties uz to plašāk laikam. Es nezinu. Tam bija galam bija jāpienāk. Jā. Mēs visi sadosimies vājās rokās un centīsimies tev palīdzēt. Paldies. Tagad tu stāst, kādas jaunas galda spēles ir jūs mājās. Jā. Paldies, ka pajautāji. Es jau degu nepacietībā pastāstīju par šo. Man viss kā ierasts strādāja. Tagad Toms mani, kā tu sauc, radikalizē virzienā spēlēt galda spēles. Šādi tad mēs paspēlējam, un man pat nenāk vēmiens gluži. Mēs tieši bijām iepriekšējā weekendā ciemos, un ar mērķi spēlēt galda spēles, kas man bija jāpārkāp drusciņu sev. Bet bija ļoti forši. Ko vēl tādu turpinu iet uz boksa trendiņiem. Esmu jau apmeklējis 3. Jā, iegādājos sev cimdus. Jūs jau pozējat stoikā ar to? Jā, protams. Es visu laiku esmu on high alert. Pie vēntas rumbas stoikā. Jā. Tā. Tur forši tāda tā kā... reizi nedēļā novest savu ķermeni līdz pilnīgam spēka izsīkumam un tad 3 dienas cīnīties ar to, ka tev sāp tādas muskuļu grupas, par kuru eksistenci tu varbūt pat nenojaut. Bet, ir interesanti un jautri un tā. Un vienīgais tas, ka man nežēlīgi gribās ēst, tā kā daudz vairāk, protams, jo tu tā kā nodzini sevi un tad tev, pa nedēļu visu laiku gribās ēst. Un tad man ir tāda, bācis, kā lai to, jo es nevaru arī nēst, piemēram, kaut vai tajā treniņdienā, tad es noģīšu, tā. Tā, vienkārši, lai neatkārtot paganas kļūdas. Un vēl, es nezinu, man liekas, ka šajā epizodē varētu būt, ka varbūt pirmajai pusē tāda kino, varbūt ieskaņa. Es nezinu, ko to es paspēju redzēt, bet mēs bijām uz Dune 2. Tu esi redzējis pirmo Dune? Pirmo, jā, protams. Es vēlos uzsvērt, tas man ir ļoti svarīgi. Es par Dune interesējos, lasīju un zināju vēl pirms jūs viss, jā? Ļoti labi. Es noskatījos pirmo Dune daļu nedēļu pirms iešanas uz otro Dune daļu, un arī vēl viena lieta, kur Toms man ir pārvērts par savējo, ir man ļoti iepatikās. Frank Herbert pasaule? Jā, pirmkārt tas, un otrkārt man ļoti likās vizuāli pievilcīgi, tā kā vispār šī filma bija uztaisīta. Jā. Ļoti iespaidīgi. Es tā sapratu, mēs pēc tam tur tā kā patējojām par to filmu, gan draugu bariņā, gan darba kolektīvā, un tur bija kaut kāda tā kā mega nūģi, kas tur saka, tur nesakoja īsti līdzi lorei un tam līdzīgi, bet man tāds, pretty picture good. Netaisīs 8 sērijas tajā filmai, jātais tā, lai viņi par filmu taisītu. Jā, exactly. Tad viss apkārt stāsts arī tai pašai filmai un grāmatai, tas, ka cik reizes ir mēģināts to darīt, ir teikts, ka tas nav iespējams to iefilmēt un tā, un bet man patika tas ar vairākām sērijām. Atceries seriālu, man liekas, OC? Tas Fāters melniem matiem. Tas, man liekas, bija piedalījies tajā vienā ekranizējumā. Varbūt. Tas varbūt bija tajā tā, kā sauc to dīvaini? Finča, bet Linča filmā, varbūt viņa tajā versijā. Varbūt tas bija. Es neesmu droši. Bet, tas ritīgi cool, man tiešām atstāja lielisku iespēju, un es nevaru sagaidīt trešo filmu. Tā filma ir iespaidīga. Tā varētu viņu aprakstīt, ne? Bet tu uz otro neesi vēl bijis, vēl nē. Rītīgi iesaku un obligāti kinoteātrī. Jā, Linča man patika. Un zin kā, varbūt brauc uz Rīgu, skatīties. Jā. Vencelī, tur augstumā, kā jau es tur nodirs toreiz, ka nestrādā kafejnīca pēc 8:56 un labāk uz Rīgu brauc. Ventspils kino pierāda to, cik maz
tev var dot un kā tev tur var pazemot, lai tikai to filmu, tu esi gatavs filmu redzēt un paciest visu to augstumu un smakas un vispārējo. Jā, tieši tā. Un skaņas problēmas kaut kādas. Tas tā kā Āfrikā, gan jau, ka viņi arī būtu gatavi triekties, sazin cik tālu un kādos apstākļos. Jo mēs jau to Oppenheimeru toreiz skatījāmies, tā kā bija režisors paredzējis. Augstumā, skaņas problēmā, vēl kaut ko vēl. Bet, jā, noteikti es saku, es saku uz Rīgu, atbrauc uz to Apollo, vai kā sauc to kinoteātru, kur tu vari sēdēt dīvānā, tev tur uzspied pogu, atnes KFC, uzspied otru pogu, kāds atnāk nodarčī, ka viņš tur veseli. Kurā brīdī beidzās otrā filma? Šeit nav spoileri, tas stāsts ir tik vecs, ka te, lai iet hirs, kas... Laikam, tā, paga. Viņš tur aizbrauca, pieveica tos visus. Tom, kā beidzās Dune 2, es jau vairs neatceros. Kurā vietā viņš beidzās? Vai meitnīte bija? Meitnīte vēl nebija. Kas bija pēdējais kadrs? Kas bija pēdējais notikums? Es neatceros. Bija kaut kāds karš, vai ne? Un El Haibs tur vinēja. Kaut kā tā laikam. Man mājās ir, no karuseļiem tāda zaļas garas čūskas kādreiz varēja dabūt. Man sīkiem tādi ir, un es tagad viņu sauc par Šaiha Lūdu, kad viņš uz viņu uzkāja virsū. Ļoti labi. Jā, ļoti labi. Bet jā, tas bija krūti. Tad vēl viena filma, kura bija ļoti forša, bija Melnais samts. Es teicu jau, ka es gaidu, jā, viņi pēc tam, ka jūs bijat aizgājuši, man liekas, kad nedēļu pēc tam Twitterī ritīgi aizgāja visu sajūsmā. Slavēja. Cik ļoti viņi ir appropriate mūsu vecuma cilvēkiem. Jā. Nē, man vienkārši likās tāda jauka filma, jauks stāsts un kaut kādas nejaukas emocijas. Tur kaut kādas krāču klasika, imposter syndrome, kaut kāds angstis, apspēlēts un tam līdzīgi, bet tā kā bija tik tādā vieglā formā arī viss un uzfilmēta ļoti skaisti. Man ir svarīgākais jautājums. Kas ar tās režisors seksa universu ir? Kas tā par memi bija? Kaut kāds prikals Twitterī bija. Jā, jo viņai pirms tam bija laikam īsfilma 7 neveiklas seksa reizes vai kas tam līdzīgs. Kaut kas varētu būt ar to saistīts, vai arī, es nezinu. Vai arī, kā jau visi šiem Latvijas mākslas cilvēki ir apisušies ap savu asi. Kāpēc tikai 7? Man liekas, ka tur vairāk vai... Es varu, nemaz drīzāk. Kā kuram? Tā jau sabiedrībā pieņemt, sievietēm jau mazāk vajag tās reizes. Laikam. Bet, jā. Par filmām. Es noskatījos seriālu The Gentleman. Jā, man tas ir Madonnas vīre. Jā, Gaja Ričī. Bijušais vīrs, gan man liekas. Viņš šķirās, jā, es nezināju. Jā, es domāju, ka ka sen es to iegooglēšu, bet stāst. Premisa ir tā pati, kas filmā, ka ASV, Lielbritānijā augstmaņi ir lielākie un lielāko zemju īpašnieki, un tad tie īpašumi ir visvairāk nošķirti no civilizācijas. Un tad narkotirgoņi, ne, bet marihuānas audzētāji viņiem piedāvā īrēt zemi un audzēt marihuānu pie viņiem. Un tad tur viss kaut kas notiek. Tad, šajā seriālā tas stāsts risinās ap augstmani, kurš ir tikko mantojis titulu un zemi, un uz tās zemes tēvs jau bija noslēdzis līgumu ar noziedzniekiem, un tad viņš vēlās no viņiem atkritīties, bet viņam iepatīkās tā lieta. Tad viņš veido karjeru. Tā kā Līdz, bet Anglijā. Jā. Anglijā. Ļoti labi. Visi ar Range Roveriem, visi tajās tvīdi žaketēs. Bet tur arī Gaja Ričī, tas Gypsy bija kaut kāda traka Indonēzijas vecena ar mačeti un, viss kā viņam piedien. Vispār tas jāuzliek, jo vakar mēs pabeidzam skatīties Last of Us. Es citēju savu reklāmu. Tā ir tā video spēle, var pārvērst. Jā, video spēles seriāls, jā. Noskatījāmies to. Arī priekš zombiju seriālu man ļoti cepīja. Jā, Uģi bija ļoti sajūsmā. Es internetā no malas vēroju. Bija tur uz pusēm 50-50 Uģi, jo vieniem Uģiem likās, ka pārāk woke, jo tur melnadaini cilvēki ir un geji. Jā, disgusting. Tur, kur mums kāds sievietes biksēs arī mums bija? Jā, spēja domāties. Disgusting. Tiešām. Tā jau nebūtu īstajā dzīvē. Un tad mēs tieši sākam skatīties Game of Thrones vienkārši vēl. Kāpēc? Ko jūs darat? Es nezinu. Tāpēc, ka nebija ko skatīties, tad vienkārši jāuzliek tie Gentlemen, tad laikam būs. Es tagad teikšu, ka jāliek Gentlemen. Tad vēl mums ir Guilty Pleasure nelūgtie viesi, 2. sezona. Kas tas ir?
Nu, latviešu huīņu seriāls. Šis ir trash seriāls vai tā kā Pansija pilī tāds, vēl ar... Trash seriāls. Nu, Okay. to man ļoti patīk. Viņš kliedz no istabas, ka viņš dievina to seriālu. Pelnījis vislielāko Kristapu. Bet, jā. Par Guy Ritchie turpinot, viņi ar Madonu izšķīrās failoja for divorce 2008. Gada Ak, Dievs, tik sen, wow. Wow. Jā, līdz galam izšķīrās 2011. gadā, jā. Es visu tās filmas ar vienkārši Madonas bijušais kā vīrs. Nav Guy Ritchie, vienkārši Madonas vīrs. Nē, viņš tagad ir arī laikam lesbieta vai kas tam līdzīgs, ko viņš ir. Kā tas mēs So brave. Prātā pa savam. So brave, jā. Tālūk, ok. Stop, Anī. No. Kāpēc manā pusmūža vīriešu timelainā parādās nevis Pinka, bet Lady Gaga? Viņa ir albumus, viņa kaut ko izdarījusi, kaut kas viņai padomā. Tāpat nenotiek, neienāk manā timelainā bez PR palīdzības. Es domāju, ka viņai sen nav bijusi muzonas nekāds. Es pastīšos, kādas ziņas ir. Lady Gaga video confuses fans. Kaut kas par sieviešu dienu nav bijis labs, ķipa. Es domāju, ka varbūt, ka Briesta albums, es vienkārši biju ielikusi memi, ka, ķipa, tur bija Lady Gaga has gone woke. Viņa vienmēr ir bijusi, ķipa, gay icon. Labi, tas ir rēcīgi. Bet jā, droši varbūt būs kāda filma vai, jo viņa laikam ir aizgājusi uz to kino ceļu, laikam. Par kino ceļu turpinam Latvijā. Latvijā Kristiāns Stjorts filmēs filmu. Tā ir vampīru jā, es sāgas. tieši gribēju teikt. Jā, tas bija ļoti interesanti arī uz vienu brīdi. Man draudzene rakstīja, Maruta rakstīja, ķipa, kaut kādos 9:30 vakarā, darba dienā, pēc melomaniakiem, tātad vieglā žvingulī, viņi raksta, Kristina Stjort ir ikšķilē, braucām! Tā ir tik ļoti viņa. jā, es gribu viņu satikt. Bet jā, tāds bija tracis. Man ir tikai viens lūgums. Tie visi cilvēki, kas ir iesaistīti, izdariet visu pēc labākās sirdsapziņas, tā, lai par mums saka, ka pie mums ir viegli strādāt, pie mums ir labi strādāt, mēs visu laicīgi izdaram. Pauhlī, ka produkts varbūt būs sūds, nepārdodams un visādi citādi, bet tā, lai tie cilvēki industrijā, kas runā svešās mēlēs, kas citur filmē, pēc tam saka, hei, tev var lētāk, un te, tā kā viņi izdarīs, nebūs metiens, nebūs kavēšanās, un davai. Jā, tev vajadzētu kultūras ministrijā, laikam, Nē, es pilnībā piekrītu, jā, dariet visu, kas iespējams. Arī mazie cilvēci, kas kaut ko vada, kaut ko stūrē, šuj, izdariet. Jā, tieši tā. Jo viņa teica, ķipa, laikam viņa komentēja, ka tur viņa jau bija bijusi skatīties tā kā tos locations un ko tur, un ka esot uz bijis, nice. Jo arī, man liekas, ka pašai tai Kristīnai Stjortai ir renesanss šobrīd notiek kaut kādu, jo es viņu arī biežāk redzu, ķipa, medijos un kaut kas tur briest. Tātad distributori vai kas ir ielikuši lielu pīķi. Šis būs tā kā Netflix projekts vai ten? Man liekas, ka viņas pašas, bet tas jau pēc tam notiek, man liekas, ķipa, moši viņu uzfilmē un pārdod. Kaut gan jā, viņai ir vārds, respektīvi, jā, viņa nav mazais, kas iet un lūdz. Jū, tā kā redzēsim. Beidzot, kāds arī, ķipa, ko mēs zinām, nevis kaut kāds tur smirdīgs vecs tur 90. nofilmējies pusotrā filmā onkulis. Es pat aizmirstu, kā viņš sauc. To, kurš vistiņā sēd, teātrī strādā, vai par kur? Jā, tas fuiks. Es atvainojos visus, ko es aizmirstu. Aizskāju. Jā. Tu esi laikam pierakstījis Viliju Vonka. Jā, tu noteikti redzēji, ka pirms nedēļām 2 internetā bija tā kā krietni daudz memes. Skotijā, es gan nesaprotu, kurā pilsētā. Jā, Glāzgovā. Bija ritīgs shitshows. Kāds bija uztaisījis Aļa Vilija Vonka šokolādes fabriku. Viņš bija noīrējis telpas, iekārtojis, cilvēkiem apsolījis, ka tur būs saldumi, ka tur būs šokolādes upe, ka tur būs pats Vilijs Vonka, ka tur būs lumpas, ka tur būs kaut kādas darbnīcas bērniem. Riktīgi pizdāta, un vēl, protams, ka AI radītas bildes ar vizualizācijām. Es negribu samalot, cik tur maksāja, bet pieņemsim, ka 20 eiro. Pieņemsim. 40 pounds. Gan jau, ka 40 vai 50 tas cipars galvā stāv, jā, bet cilvēki atnāca, bet realitāte, kas tur bija, ka tu gribi īrēt telpas, tu viņas iekārtot kaut ko tik iespaidīgi, tu viņas pilnīgi tukšas ir visādām ventilācijām un kaut kādiem stūriem tur apsistiem un nenokrāsotiem. Un tas cilvēks visdrīzāk bija pasūtījis no Alibabas
AliExpress kaut kur no Ķīnas dzimšanas dienas tā kā dekorācija komplektu, un es tiešām nepārspīlēju. Tas bija tāds ļoti labs 300 eiro dzimšanas dienas dekorācija komplekts. Ļoti bagātīgs priekš dzimšanas dienas bērniem, bet, dizasters, lai aicinātu cilvēkus. Jā, un tie cilvēki, kas to rīkoja, bija iekārtojuši kā dzimšanas dienas setup, to visu ļoti, ļoti bēdīgi. Pāris baneri, pāris dekorācijas, kaut kāds 2-metrīgs tiltiņš pār kaut kādu ķipa šokolādes upi, kā grābi, bet peļķi. Jā, un tad bija nolīgt kaut kādi ļoti iesācēji aktieri jauni, izsalkuši, kas darīs jebko, ja viņiem samaksās. Un tad cilvēki nāca un bija vīlušies, un internetā bija memes ar visām tām bildēm. Un tad kā jau 21. gadsimtā mūsu laikos ir pieņemts, atklājās, ka viens tas Vilija Vonks aktieris arī bija pedagogs kaut kāds, un arī savus skolnieces bija ļoti labi. Šito Lori es nezināju. Nice. Super. Bet, Lielbritānijā jau tā ir, tu tā kā vari mest makarons, un tam, kuram uzkrīt iespējams, ja ne pats, tad pirmā līmeņa radinieks pedofils. Ja tu esi istabā, un tu toči zini, ka tu neesi aizticis nevienu, tad paskaties apkārt. Jā, kaut kāds trešais pa labi no tevis ir noteikti active pedophile. Mediņu skolas pasniedzējs. Jā. Tā kaut kā... Jā, jo tur tie video bija diezgan bēdīgi. Jā, labas memes bija. Tiem aktieriem tur, ka viņi izskatās ritīgi izmisuši un pazuduši. Jo tur bija plānots, laikam, uz visu to weekendu. Jo tagad vienkārši ir tā Vilija Vonka filma, ķipa jaunā arī, kur spēlē tas Timotejs Šamalama Dingdong, kas ir Dūnā. Un tad viņi ķipa bija domājuši, ka viņi sasies ar to, haipu kopā, tur pasākumu bērniem. Tur aizgāja pēc tam, augstos toņos tiem čotni sadeva pa mūti tiem pujekiem, kas organizēja. Tur tie vecāki bija ļoti neapmierināti. Un viņiem tas viss bija kaut kāds dažas stundas, un tad viss, Tad es vēl redzēju arī interviju ar pārstāvjiem meitenēm, kas tēloja tās umpa-lumpas un tā tālāk. Tā kā lieliski. Bet es domāju, ja kaut kad tā, ka 3 gadu pārskatāmā nākotnē viņi taisa kaut kādu Vonkas spin-offu vai kaut ko par Vonku, tas būtu viss stulbākais, ko, promotējot filmu, neizdarīt, neuztaisīt tur quality. Vienu weekendu. Tā, ka taisa lēti ar mīnusiem, bet, tajā pašā lokācijā, būtu diezgan epic. Saicina bērns, bāriņus, visus. Tieši tā. Turpinot šo pagarināto kinostūrīti, tā kā kinda saistīt. Gone Girl. Es jau saprotu, par ko te iet runa. Jā. Apmēram. Nav noslēpums, ka mēs esam ļoti monarhijas cienītāji. Jā. Latvijā pat tādi tā kā pazīstamākie britu karaļnama korespondenti. Jā. Mēs arī cosplayojam, starp citu, kad Anni jaunagad ir braukusi, mēs ar visām tām baltajām lokotajām parūkām sēdējām. Jā. Šobrīd ir pazudusi prinča sieva. Ketlīna vārds ir? Katrīna. Un kad internets ir par kaut ko ieinteresējies, ļoti cilvēki sāka interesēties, atklājās ļoti daudz interesantas lietas. Un sākās viss ar to, ka tā princese Katrīna allegedly bija caur to visu karaļnamu publicējusi bildi, ka viņi ir viss kārtībā, safe un ok, un atklājās, ka tā bildi ir bijusi AI rediģēta kaut kā. Es arī tā kā skatos to hypu, bet, turpin pastāst. Un tad citas bildes sāk atrast, kas ir arī editotas, ka tur nesakrīt mašīnā, ka bildē, ka tur ķieģļa sienas nesakrīt ar to, kas rada caur mašīnas logu un mums melo. Jā, bet man kaut kā tāda sajūta nepamat, ka, tu jau tā kā mūsdienās jau, essentially, ja tu pats tā kā, ja tev noskaņojies par to ideju, tu vari jebkādā sūdā ieraudzīt 6. pirkstu bērnam bildē. Jā. Ja tā labi paskatās, tiešām ir. Nē, es norobežojos no tā, ka tas ir dzīvs cilvēks ar jūtām emocijām. Es vairāk par to kā memi redzu, ka tas ir prikals. Es ceru, ka tur viss ir rok un dzīvs asals. Es tieši otrādi ceru, ka tur, jo mazāk viņi, jo labāk. Jo bija jau pirms tam kaut kādas baumas, ka tas Viljams viņu krāpjot, kurš kas arī liekas, tā kā, kas to drāž. Bet, laikam jau atrodās silta aliņa. Čārlzam sieva taču tomēr sagaidīja.
Arī, jā. Tā kā ir piemērs, tas gan. Tādai. Jā, tā interesants tāds, un ka tā kā tracis tāds ritīgs cilvēkiem. Bet es smējos, tieši to man teica, tā kā Britu publika bija tā karaliskā ģimene mums lieto mūsu nodokļu maksātāju naudu. Arī Britu publika seko līdzi visiem medijiem par šito visu hujātu maksāju. Jā, kuriem maksā Britu fucking nodokļu maksātāju naudu. Klasisks. Tieši tā, reāli tie tabloīdi, liek to, kas ir, ko apēdīs. Jā, exactly. Šis ir ļoti British coded. Tā kā tā čūska, kas skož pats sev astē. Ļoti British coded. Patīk. Bet, droši vien jau, ka ceram, ka būs visiem viss labi. Vai arī, kaut ko interesantāk. Varbūt tūlīt Harijs iznāks ar kaut ko, es nezinu, tur viņiem pavisam melns bērns piedzims vai tāds. Varbūt kāds jauns Halloween tērpis celsies. Jā. Tieši tā. Labi, vēl tā kā pie kino tēmām. Svētdien bija Oskara ceremonija, cik saprotu, un Mārtiņš jautāja, kāpēc dzīvniekiem nepasniedz Oskarus? Jā, es saprotu, kāpēc nav nominācija. Jo es kaut kādu tvītu redzēju, ka Billijā Eilišai ir vairāk Oskaru, kā bija kaut kāds producents, režisors pieminēts ļoti zināms un labs. Un tad tas tad jau arī var citiem būt viskaut kam. Nezinu, Lesijā. Jau dzīvnieki kino ir bijuši jau ko pašu sākumu, visādi zirgi un delfīni un lāči un suņi un viskaut kas. Es tagad skatu. Vai nesāksim ar dzīvnieku tiesībām vai lai viņas tā kā nesāktu vairāk eksploatēt. Tas vispār nevienam nepistur. Līdz ko tā nominācija būs, tas tiks eksploatēts. Būsim godīgi, būs visās filmās par dzīvniekam un... The truth is that no animal has ever won an Academy Award. They're not eligible. After carefully reading the Academy rules, it doesn't explicitly state that an animal actor cannot be nominated, but it does exclude nomination eligibility to actors and actresses, not animal actors. Ļoti interesants. Tā kā Badijs spēlē basketbolu. Jā. Bet laikam nominācijas viņiem ir bijušas. Es domāju, ka kaut kā stantu, kāpēc, tu zini, ka tu nedabūsi nekā savādāk, vismaz kā stantu izvirzīt, noteikti. Animal Oscars. Kā tev liekas, vai būtu, ja būtu jau 60. gados iekļauts dzīvnieki, vai Šreka ēzelīts kā piemērs kvalificētos? Un vai tas būtu baigais shitstorms Holivudā? Kā to uztvērt? Jo, manuprāt, tas tāds diskutējams jautājums. Bāc, mēs palaidām garām veselu iespēju kaut kādam ritīgi norautam, conservative shitstorm. Kādos sakarā? Tas nav īsts dzīvnieks, tas ir zīmēts ēzelis. Un tur malnais ierunāja viņu. Paņemt klāt. Oh my God, mēs nokavējām. Palaidām garām veselu pipeline, kas varēja būt. Jāpierakst. Ja atgriežās šitas viss diskurs. Uzraksti telosam, kā visās. Interesanti. Bet man patika tas, ka tu uzdevi šo jautājumu. Man arī liekas jocīgi, jo tas dzīvnieks jau, kaut vai varētu tādu jautro es redzu, ka Oskari vairāk iegūtu, interesi un dzīvnieki patīk visiem bērniem, lieliem, maziem. Tieši tā. Un tad līdz ar to ir tā kategorija, un tad pasniedz tā dzīvnieka vārdā kaut kādai tur dzīvnieku labdarībai. Es tieši tā, es uzreiz redzu, ka burtiski charity, tas jau tieši tā, tas tīrs un tēlam būtu ieguvēja. Jā. Aktualizēt ko viņi saprot? Roņus. Mēs jau visi zinām. No guļam istabas. Tiešā reportāža viens no virtuves, viens no guļam istabas paskaidros, kā jādara. Ok, labi. Gribu paheitot kaut ko? Tātad ir laiks heitanāzijai. Heitanāzija ir tāds segments, ja jūs gadījumā esat aizmirsuši, kurā mēs katru reizi, kad ierakstām, dalāmies ar vienu lietu, kuru mēs ienīstam šajā reizē. Tad mēs izstāstam viņu, mēs palaižam vaļā un mums paliek vieglāk. Un arī bonusiņš, ka izklaidējam jūs, protams, stāstot par šo. Mārtiņ, ko tu ienīsti? Man ir divas lietas. Viena ir vairāk PSA, tas ir Public Service Announcement, valsts policijai. Kad ir pazudis bērns, lūdzu nelietojiet vārdus ģērbies bordo krāsas jakā. Jei bogu, es nezinu, kas ir bordo krāsa. Ja tu ieliec bērnu melnā, tā kā tumšā jakā, man ir jādomā, tā ir bordo, ķipa. Tas ir sarkans, tas ir melns, kas ir lilā, samts, kas tas ir? Es dzirdu bordo, es domāju, kaut kāds aizskars, smagus, sarkanus. Tas ir bordo.
Vai kas ir bordo? Bordo ir tumša sarkana krāsa, tāda negluži kā mūsu Tad es pareizi iedomāju. Tā kā vīns, tumšu vīns. Viņam, ka tas bordo. Jā, ir pat tāds vīns, kas saucās bordo, bet viņš nāk no reģiona. Bordo, Francijā. Tas bija prikals par to vērzu sulu Twitterī. Jā, laikam. Es nezinu, Toms Vitīgs par to satupās. Jā, Toms tieši. Nevar būt, ka tas ir nopietni. Viņš ritīgi, ķipa, Tā meme bija tāda, ka par bērnu sulu varēs saukt tikai to, kas ir nācis, tā bērnu sulu, kas ir tecināta Bērskalnē vai Bērzienā vai kaut kādā Bērsciemā or something, un viss cits būs. Vienkārši kā tas izskatījās no manas perspektīvas, mēs kaut ko daram pa māju vai strādājam vai ko, es nezinu, vai tā bija brīvdiena. Pēkšņi, Toms sēž telefonā un pēkšņi tāda smaga nokūma. Tad viņš man parādīja to tvītu, un es, tas pilnīgi nav ok, ķipa. Un laikam tas bija joks. Latviskā dzīves ziņa tikai aizskart. Jā. Tagad pie īstās heitanāzijas, un šis ir tā kā pa īstam. Bļeģ jau manā Google. Līdz šim es paņemu iekopēju savu vajadzīgo atslēgas vārdu, vai arī ierakstot viņu sēžu lauciņā, es varu piespiest pēc tam maps, meklēt viņu kartē. Šobrīd tā vairs nav. Viņš tev neatver maps vaļā. Tev ir jāmeklē viņu kartē. Saņemieties. Tie ir kaut kāds updates bijis, jā? Jā, un tas tagad ir papildus klikšķi, un tās ir reāli kādas 3 darbības. Un man tas nepatīk. Es esmu ļoti neapmierināts. Ļoti. Tūlīt, tu neuztraucies, Dairis ierakstīs komentāru. Šim nav workarounds. Es kaut kur redzēju internetā, gan jau kā Redditā vai Twitterī, ka tas ir kaut kāds kārtējais, tas GDPR vai kaut kas saistībā ar kaut kāda regulā ir. Ok, great. Tas man ļoti Es ticu visam, ko es izlasu internetā pirmajā reizē, nepārbaudot faktus. Tā ir regula. Neviens nav vainīgs. Mums tieši nesen atkal pacēlās par kukijiem temats, kāda beidzot nebūs jāspiež. Tas approve. Tas ir tā kā, kaut kā, manā galvā tas ir tā kā consensual rape. Tev jāpiekrīt, ka tev izvaros. Tu ieej tā kā telpās, kabinetā iestādi, tev pirksti ieliek dirsā un izvelk ārā. Nekas vairāk. Mēs vienkārši to pieņemam. That's fine. Un tā kā tev nav, mēs tev tagad liksim pirkstu dirsā. Vienkārši tev noliek tā kā faktu priekšā un to izdara. Un tu neko nevar, tev vienkārši, Jā, bet man nepatīk, ķipa. Es nezinu. Jā, besī. Tiešām tas ir vienkārši mazas liekas darbības. Jā. Vienkārši, zini, kas man arī, tā kā man sērāk tracina, papildinot, es nezinu šo visu, man sērāk tracina, ka, piemēram, tu mobile, ieej kaut kādā lapā un, tur nekad viņa nav sakārtojuši to, tev tas brauc, tas teksts un bildes lādējās, un tad tu nevari nospiest, ševar lido kaut kur prom. Es atradu perfektu salīdzinājumu kukijiem. Iedomājies, ka tev ir viesistaba, un katru reizi, kad tu ienāc viesistabā, tur ir ķeblīts tev zem kājām, kurš tev manuāli jāpieliecās, jāpaņem malā. Un nekā savādāk. Vai arī tu vari tā kā iet pāri, bet tu paklupsi. Tā kā tu to mājaslapu vari lietot, bet tur būs piseks kaut kāds. Pusi neredzēsi. Pisviņas. Jā, tā kā atgriezies Google, to normālo meklēšanas ar kartēm frustrē. Jā. Ok, es pastāstīšu, kas man šodien frustrē. Pagājušreiz man bija rasistisks teiks, un šoreiz man būs laikam kaut kāds tur arī viena sabiedrības daļa izslēdzoši. Uz mūsu ielas, Toms saka, laikam, ka tā nav, kas tā domājas, bet visu laiku smird pēc deguma. Visu laiku. Mums ir kaut kāds zups virtuve pāri ielai, un Toms saka, ka tur tie bomži dedzina lupatas kaut kādas vai ko. Un visu laiku smird, jobanie bomži! Ko man darīt? Es nevaru logu atvērt vaļā, bļaļ. Un nav arī tik augsts, tā kā vairs nav jākurina visu fucking dienu, bļaļ. Man galvas sāpes nevar izturēt. Un, es domāju, uzrakstīt tā kā strongly worded ēpastu uz valsts vidas dienestu, un tad Toms man atrunāja. Laikam nav jēgas. Nē, nav jēga. Es nezinu. Lieliski, bļaļ. Tā ka galīgi nav. Es nedzīvoju kaut kādā, es nezinu, tur ostmalā vai vēl kaut ko, kur, kādu tu pats laukī esi vainīgs. Tas tā kā man, ka man gandrīzais sētas ir tā kā tur zivju osta, jahtu osta un kuģu darbnīca. Un viņi tos kuģus izceļ ārā uz sastanēm un sāk viņus griezt. Tā, ka tiešā vārda nozīmē ņem ar to metinālu aparātu un 3 dienas tu kuģi sagriež gabalos. Bļet, tu zini, kā smird,
ka to dara ellīgi. Un tad, kad tu piezini uz to vidas dienas, viņi pasaka, ka viņiem ir tā kā atļauja. Un tā kā respektīvi, ka tev ir papīrs, tad pohuj pa pārējiem. Čipa, nopēc respirators smirdīgais loks. Jā, bet tā nav, šis man nav Hill to Die On, viņi te bija pirmie, es biju pēc viņiem, tā kā viņi turpina. Okay. Es pēc tiem noteikumiem dzīvoju. Man ir tik tracina, man ir tāda, ķipa, tā kā morālā dilēma, ko man arī, it kā žēl. Bet tūlīt būs silts un nededzinās viņam. Cerams, bet arī tas man tā kā īsti neliekās, ka tā varētu būt. Es esmu ļoti tā kā es neceru šajā tematā. Tu varbūt vēlēs kādreiz aiziet nočikot, kā viņas baro? Es gribētu zināt, cik bēdīgi vai labi ir. Ķipa kompleksās pusdienas pamēģināt. Nē, rīt es arī strādāju no mājām. Es pieļauju domu, ka tu aizies nolikt viņiem dvačuku un palūks vienu porciju tev iedos. Tīri tā. Moši. Jā, bet viņi ir tur kaut kā saistīti ar reliģiju, kaut kā tas aspekts bija. Jā. Tā man nē, liekas, ka tur kaut kā, jā. Es neesmu droši, bet man tā kā pēc ārienes tajā ēkā izskatās, ka tur kaut kas saistība ar to. Bet, es ārā. Es nedzīvoju kaut kādā, es nezinu, tur. Šis ir mans tā kā mājas krastiņš. Naids. Es nedzīvoju, Ķīpsalā. Dzīvoju vienkārši centrā. Kāpēc 2 baznīcas uz ielas, 3 parki un, kaut kādu pa vidu ugunskurs vienkārši. Moškuņi šās te barikādas tur pieminēja. Piemina visu ziemu. Šis ir barikāžu 20. gads, un viņi visu ziemu piemina. Ļoti labi, iespējams. Okay. Varbūt mēs varam par vēl vienu mūsu sabiedrības daļu atstumto parunāt. Droši. Jā. Es uzskrēju virsū rakstam, kurā bija minēts, es reāli aizvērtu rakstu cietas tās dizasters, man nav skaidrs, kāpēc. Karoči, raksts bija par Romiem Latvijā. Tie ir čigāni, džapi, kā mēs viņus zinām. Tie, kas nezin. Kultūras ministrija saskaitījusi Latvijā ir 6000 džapi, no kuriem aptuveni 94% ir Latvijas pilsoņi. Tā, ka tie nav svešinieki. Tie nav kāds cits, tie ir mūsu līdzpilsoņi. Un viņi ir tikai 6000. Tā ir tā kā, it kā tie esam mēs, bet ar pilnīgi citām tradīcijām un paražām. Karoči, un tas man lika tā kā iegriezties YouTube'ā, paskatīties, vai nav kāds jauns saturs. YouTube'ā ir viens cilvēks, kurš filmē čigānu bērus un kāzas un publicē. Uztver to kā korporatīvu, ko kāds filmē. Bet tas izskatās tā, ka tiek nofilmēts no A līdz Z un sadalīts 3-4 daļās un pa 2 stundām ielikts video YouTube'ā, kur tu var noskatīties, kā izskatās čigāniem bēris, sākot no izvadīšanas, apbērēšanas līdz buhāšanai un dančiem. Nav tā, ka es skatījos 6 stundas video, es viņus reāli skipoju un skatījos kaut kādas highlights, meklēju, kas inčīgs. Man novērojumi, viņi nēd pie galda, tur 4 stundas viņi nosēž pie galda un ēdiens nav izkustējies, viņi tikai buhā. Viņi reāli kurī pie tā galda visi. Brutāli izskatās, ka viņi tur kurī. Sievietes un vīrieši sēž atsevišķi pie galda, katrs savā galda pusē, ļoti izteikti. Un tad tur vēl pa vecumiem tā kā iet uz priekšu. Tur puiši vienā pusē, vecie tur otrā pusē. Ir pilnīgi normāli uzaicināt uz danci. Tā, ka aiziet divatā un padanco un pavaivo un parunā, kas izskatījās diezgan cool. Tā kā, es laikam neesmu tik bijis, lai pateiktu urbāniem padējot. Ejam parunāt uz degri. Ejam padējot, no homo. Jā. To kontu sauc Aleksandrs Ivanovs 264. Ja kāds baigi augsts paskatīties. Nē, tu smejies, viņam ir 2000 sekotāji tam kontam. Nē, vienkārši tas nosaukums. Un tad vēl interesants nianses. Dažos video var redzēt, kā tie čigānu papi un baroni nes naudu tiem mūzikas spēlētājiem. Tā, ka met ar banknotēm iet garām, ienāk iekšā telpā, nomet tur rindiņā viens pēc otra. Tas tāds interesants skats ir. Es nezinu, kā latviešiem, krieviem, viņi arī pie kapa smēķē, pilnīgi normāli. Vecāki kungi aiztiek jaunākas dāmas arī tajos video un liek justies viņām nērt un ir ļoti tā kā cringy, tā kā līdzvainīgs jūtos, ka es redzu, ka tur vecais tur spaida. Tā ir tā kā universāla pieredze. Jā, caur visām kultūrām iziet cauri. Jā, un parasti tā līga izskatās ļoti nērta, ka viņi filmē tur visu vakaru.
Un vēl ir interesanti pavērot par atam kāds, šis skanēs stulbi baltais cilvēks, tā kā sapratāt, latvietis vai ar gaišā kādas krāsas cilvēks, un viņš savādāk nedaudz ģērbies, tu redz, ka viņš tā kā sore tumble cērāt visā tajā pasākumā, vai kāds tur iepricējies, var redzēt. Tas ir interesanti. Man liekas, tur pat interesanti, ka tā kā katrs tas video ir nosaukts tā, cilvēku uzvārdā, jā. Piemēram, Arkādijs Putraševics pirmā daļa. Tur būs Pauči, tur būs Krauči, tur būs Putraševici, tur ir tie Gindras, tur būs visi tie klasiskie. Šis galvenokārt tā kā Kurzemē, vai viņš brauc pa visu? Es nepateikšu gan. To es nepateikšu gan. Vēl par to kultūras ministrijas statistiku un viņu secinājumiem. Ir tāds GMI garantētā minimālā iztika. Tas ir kaut kāds pabalsts, ko saņem, ja tu nekur nestrādā un tev nav nekāda ienākuma. Un GMI pabalsts ir viena no dzīves stratēģijām, kuru katra nākamā paudze apgūst un nostiprina socializācijas procesā. Pretī mač, tas ir kā viņi veido savu dzīvi. Un kaut kāda side hustle arī viņiem ir tā kā tas, bet pamatā viņi nestrādā pie sveša. Tā laikam tā lielākā problēma ir, kas ir. Tur, protams, ir analfabētisms un tas, ka viņi neiekļaujās izglītības procesā, bet, ja godīgi, tur nav uzmesta vaina, viņi tā arī pasaka, ka viņi baigi nevēlās iekļauties arī. Tas nav tā, ka tikai mūsu lauciņā, ka mēs viņus izstumjam. Tā kā fair enough īstenībā no tādas puses. Mēs viņam ļaujam, es ceru, ka mēs viņam ļaujam dzīvot un lai viņi ļauj mums dzīvot un sadzīvojam. Kaut kā tā. Mēs ar Kārli Ķilkus bija atbraucis aizvakar ciemos uz Ventspili, arī kaut kā pieskārāmies čigānu tēmai, un viņš tā teica, ka ar čigānu nav sanākusi konfrontācija Krieviem. Jā, tas gan. Tas nekad nav bijis drauds, tā kā baigi izteikt. Viņi pats varētu būt, ka viņi tā nemaz netusē kopā, tā kā gadījumi pēc, ja tur ir kaut kāda tā dzeršanas bars. Jo viņas tā, es neredzu baigi ko. Jau vairs vispār gandrīz vai neredz, bet es nezinu, vai viņas redz kopā ar baltajiem tā baigi. Es, ka viņi tusē, tad viņas tusē savā starpā. Es tādā kontekstā domāju, ka ir kaut kāds draudīgs aplis ar fujekiem, tu trieboši Krievi, nevis kādi jauktā, Krievu un čigānu bandu. Interesanti. Paldies par šo ceļojumu kultūru vēsturē. Lūdzu. Un paldies arī, protams, Aleksandram Ivanovam 264. Jā, bet pavērojot viņu. Šis ir kaut kāds, liecība tie video. Viņiem ir kaut kāda vērtība ārpus YouTube satura. Jā. Es noteikti patērēšu mazliet laika paskatoties. Tur var outfits pačekot. Tas gan inspiroties. Kad nākamā Versace sezona būs. Vai ne, aptuveni. Gypsy wedding. Labi. Kas cilvēki, kur noteikti iekļauj palīdz sabiedrībā iekļauties visām iespējām minoritātēm, ir mūsu Patreon lietotāji, un šoreiz mums ir sekojuši cilvēki pievienojušies. Tie ir Jānis, Agneta, Juris, Absorbents, Lauma, Arta, Pēteris un Reinerī. Paldies jums, draugi, paldies. Kad atkopsimies, Mārtiņš no sanatorija atnāks, vajadzētu turpināt. Es varu pabrīdināt, ka Kristians Kareļins izteica vēlmi. Nice. Pēc man piedāvājuma izteica vēlmi piedalīties noteikti. Mēs pie vienu varam noplagot, Kristiānam un pa pāris kausiem ir sākusies jaunā sezona. Viņiem ir YouTube pirms nedēļas, laikam, iznācis video no pirmā treniņa. Iespējams, kaut kas jauns arī jau tapis ir, kā viņiem top, jo viņi šogad apvienojās ar citu komandu un cik viņiem grūti tur iet un sāku, jo tur divas komandas top par vienu. Un, šogad viņiem izaicinājumi ir. Tā kā. Interesanti. Tad sekojiet lūdzu līdzi mūsu kolēģiem. Protams, ja jūs gribat padziļinātāku informāciju par sportu, tad noteikti nāciet pie mums. Un tad tāds izklaides pie viņiem. Pie viņiem vairāk, tā, labi. Vēl viena lieta, kur mēs savienojamies ar jums, lai kopā radītu saturu, ir Facebook grupa. Kā nokļūt eitanāzijas Facebook grupā? Pavisam vienkārši. Kā zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot tu nonāc iepriekš minētajā Facebook grupā vai arī Facebookā meklētājā ievadot vārdu eitanāzija
varētu būt, ka mēs uzpeldam. Un tur mēs katru reizi pirms ierakstām, pirmkārt jums nebūs visu laiku, kāda būs eitanāzija? Jūs varat vienkārši, kaut kādā random, kaut kādā trešdienas rītā Anni uzraksta, tāda jau būs kaut kad pēc nedēļas. Tur mēs jautājam par ko es gribu, lai mēs pārunājam tā. Un šoreiz ļoti aktīvi esat bijuši. Un Mārtiņš ar pirmo tādu, kā es nezinu, jautājums fakts, tur iztrūkst jautājums zīmes, bet raksta Jāzeps Šņepsts. Ir kaut kāds, laikam, ZCS deputāts, neesmu droša. Lato labs, man šķiet, ka jā, kaut kas ar to partijas tas ir vēl viens goda vīrs. Tas ir, es epizodes sākumā pieminēju Jāni Vaivodu. Tas ir viņa novadnieks, Preļas sieru īpašnieks. Preļas sieras īpašnieks ir tik daudz piķi iedevis bērniem un jauniešiem visādiem projektiem un viņu vajadzībām, ka Lato varētu nozīst lielu zildu diņķu un iet dirst. Tas fuļiks ir nopelnījis pāris vienreģis un dagunreģis un vēl pāris. Šoreiz tas cilvēks ir nopelnījis iespēju. Viņš ir devis iespēju bērniem, kuriem nebūtu bijusi iespēja citur saņemt palīdzību. Tas jau tavs gals, skaidrs. Kā man bija iespēja ar tiem sportistiem no tā gala padzīvoties kopā. Pareizi, jā. Bet jā, tur bija Lato labs pielicis tā kā tvītu, vai šis deģenerāts ir jūsu uzņēmums vadītājs. Un to man likās normāli smieklīgs tas tvīts. Man arī, pirmkārt, ka tur ir Lato labs un vēl apakšā send from my iPhone. Un es iedomājos, ka tā būtu diezgan rēcīga kopija pasta, tāpēc es viņu ietvītoju, bet ar Stevena Spielberga slavenu fotografiju, kas arī reiz bija kļuvusi par memi, kur viņš sēž blakus dinozauram no filmas Jurassic Park, nevis īstenam dzīvniekam, un tad cilvēki bija tur pārpratuši. Var jau neatšķirt fucking tiranozauru no hipopotamusa. Bet jā, Bet tā ir patīkami, ka ir kā latviskās kopija. Tas ir... Jā, tas ir, zin kā, mums ir pašiem tas jādara. Tur tā lieta, ja paši nedarīsim, kas to darīs? Jo tā kā, man liekas, ka pirmā kopija pasta latviešu valodā, kuru es zinu vismaz, un bija klāta tā kā izcelšanās brīdī, bija tā Pētera Pūrīša ķermeņa skulpstīšana. Tas bija katrs kvadrātcentimetrs. Jū. Tālūk, Mārtiņš savukārt cits raksta, kā autobusu šofers tiek uz darbu. Un Rimāns ir pierakstījis komentārā šis episks komentārs. Un kā ekolēņu šoferi tiek mājās no grābja. Kā autobusu šofers tiek uz darbu? Sabiedrisku. Šļūtas dirs. Gan jau, ka ar mašīnām viņi visi jau tie depo, gan jau, ka dirsā ir kaut kur vienmēr. Jā. Un gan jau, ka tie, kas ir tie Ventspils, piemēram, tur Ventspils Rīga, gan jau, ka viņš brauc, viņš dzīvo Ventspilī, viņš aizbrauc vienreiz, otrais, trešreiz, ceturreiz, un viss dzīvo mājās, ne? Gan jau. Es tā domāju, gan jau, ka viņiem ir arī... Viņš tiešām tā kā no rīta izbrauc, viņš vakarā mājās brauc. Jā. Un gan jau, ka ir arī tā kā kaut kāds dienestu viesnīcas, tur kaut kādos random gadījumos, ka tev tur... No grāvi netiek ārā. Jā, kaut kas tam līdzīgs, jā. Matīs, mans radinieks raksta, lai parunājam par zelta mikrofonu drāmu. Vai tu redzēji drāmu? Nē, bet es tā saprotu, ka tā drāma tur jau brieda iepriekš, jo tai kundze ir pārāk lielas sviras, un tad nereti, cik es saprotu, viņas ir tikušas tā kā izmantotas. Ja tu nespēlē viņas spēli, tad tu nespēlē spēli vispār aptuveni, tā varētu izstāstīt. Tur katru gadu ir tās drāmas, cik es saprotu, tur arī tā žūrija ir tāda, tā kā 50-50 novecojusi. Es zinu, ka mūsu kolēģis Kārlis Jilkuts arī tur figurēja. Es redzēju titros pēc pasākuma ierakstu. Tāpēc viņš tik izvairīgi par šo pasākumu runāja. Viņš bija žūrijā. Jo mēs arī to tēmu aizskārām. Pipsis, blē. Varēja pateikt, ka žūrijā man īsti laikam nebūtu smuki izteikt. Bet tāds reāli kvērtlis. Piedod, Kārli, bet, bļaļ, tu saviem draugiem nevar pateikt, tur burtiski tu biji titros. Visi palais Latviju to redzēja. Bet
es arī Kārli, mums bija citas sarunas, visiem teicu, ka es ļoti novērtēju, ja man draugi melo. Šis kā nepareizi, vai ne? Bet man nav viss jāzina. Ir lietas, kas man neatiecās, ko viņš tā kā, ko man nevajag stāstīt, ko viņš nedrīkst stāstīt. Un ja tu man dirs acīs skatīdamies, es to novērtēju, jo es zinu, ka tu tieši tāpat dirsīs nākošajās durvīs par to, ko es esmu teicis, kas nav citam jāzina. Tas ir svarīgi. Okay. Tas man ir svarīgi. Okay. Sapratu tavu domu, ja tu man meloji, tas ir svarīgi tev, interesanti pieeja. Melu jautājumam. Nē, draugiem ir, normāli. Tas ir jāuzsver veselīgi. Tas gan. Tikai šai gadam viņš man nemeloja, viņš vienkārši izvairīgs bija. Jā, neizstāstīja līdz galam. Jā. Kas tur vēl tāds? Jā, tur bija tas rēcīgi, ka ķipa to viņas grāmatu visu laiku skatu uz debu. Mēs domājam, tu ieliec fucking maisiņā, vienu reizi parādu un ieliec maisiņā, nodod cilvēkiem, vai tu nožīdoji, ķipa, maisiņus nopirkt. Bet kā var šito nenolasīt, ka šis ir ļoti, tā kā, bļaģi, bēdīgi? Laikam tai paudzē šķiet, ka viņi tur, ķipa, mēs uztaisījām, tāpēc es varu atļauties tā kā zīmēties, cik vien iespējams, kā es esmu pelnījusi. Es pat šodien uzskrēju virsū, ja nemaldos, vienai 6. Džilindžera sievai. Viņa izdevusi kaut kādu grāmatu, ir Marija vai Katrīna vai kaut kāds sievietes vārds, un uz tā vāka virsū ir sieviete, un esmu diezgan pārliecināts, ka tā ir viņa. Un es vēl Kristē nepaspēju noheitot šito. Bļeļ, kas tas par fucking patmīlību gāja likt savu bildu uz grāmatu cilvēku? Bļeļ, nē. Es par tevi kā autors spriežu daudz tā kā vairāk par to, ka tu uz to uzlici savu sejas. Lieki. Es uzskatu, ka labs rakstnieks ir tikai neglīts rakstnieks. Es negribu tevi redzēt uz vāka. Pat aizmugurē pēc iespējas mazāku bildīti un melnbaltu vēlams. Tas tā kā, man liekas, šis ir rule of thumb ir visiem filozofiem, visiem Slavojiem, Žižekiem un visiem citiem. Viņiem jābūt nemazgātiem nekur. Viņš ir aizņemts domājot. Jā, tieši tā. Tikai tādam es varu ticēt. Tā arī tas mūsu, kurš bija pazudis, tas bija filozofs. Kā sauc to Bomzi? Tas bija tīro. Ir kaut kāda vārds. Es tiešām negribu pateikt. Pats pazuda, ķipa, jā. Kāds zinās, gan jau. Bet jā, tas arī bija sliktāk par Bomzi izskatījās. Tādam jāizskatās filozofam. Tieši tā. Reimonds raksta ministrs vai miris. Šī bija arī vēl viena drāma. Laikam ir kaut kāds tas savādi gan Padjobka raidījums, laikam Go3, kurā Mārtiņš Špuris, kurš arī es iracionāli ienīstu viņu. Paldies! Es nevaru viņu ciest. Viņš man neko sliktu nav izdarījis. Es ticu, ka viņš ir labs cilvēks. Es ticu, ka viņš ir savu sievu guļ tikai šajā tētajā misionāru pozā. Es ticu, ka viņš nedara pār dzīvnieku. Viņš vienkārši kaitinoši. Viņš par daudz un visu. Jā, es viņu ciest nevaru. Go be annoying somewhere else. Jā, un tāpēc es negribot nostājušos Andra Kīviča pusē šajā gadījumā. Negaidīti. Bet tur bija tā, ka viņiem bija kaut kāds skečs, kur ķipā it kā, tas Špuris tēlo, ka viņš ir Andris Kīvičs, spēlē uz gičiņas, un tur bija laikam Andris Kīvičs ministrs. Kultūras ministrs, jo Andris Kīvičs bija variants kā TV. Un Andris, lai Dievs stāv klāt viņa ausīm, pats ir saklausījis, ka viņa dzied Kīvičs miris un uztaisījis, un tur uztaisīja veselu drāmu, kur viņš tā kā sociālos tīklos zināja, tā kā paziņoja, ka, ja jūs man novēlat nāvi, jūs novēlat maniem bērniem dzīvot bez tēva, manām sievām visām dzīvot bez manis. Bet nebūtu tā, ka ja Andris aiziet, viņas nebūtu ieguvējis, jo viņas saņemt apgādnieku zaudētāju pabalstu, ko viņš nemaksā. Jā, iespējams, pat tā varētu paskatīties šo, jā. Bet tā bija arī pilnīgi absolūti absurda situācija. Bet man patīk tas, kā Andris vienkārši nepadodās atgādināt par sevi. Viņš vienmēr atrod ceļu, kā nonākt pie mums. Viņš tā kā maldās pa tumšu, tādu telpu, un vienmēr mūs atrod ar kaut ko. Bet es esmu ievērojis, ka viņš vienmēr pipelē mūs atrod. Tas nav skaidrā taps. Tas ceļš līdz mums nav skaidrā. Viņam tā apgaismības sasniegšanas tā dzīve ir kaut kāda, jā. Bet zini, kas ir, es tagad pateikšu to, ja Andris izvilks līdz 65 gadiem un tad pēc tam viņa kādā veidā atstiepsies,
Viņš būs nodzīvojis tā kā, dzīvi, kā viņš ir gribējis, therefore laimīgi. Jā, kā viņš ir darījis, viņš vienmēr darīs, ko gribējis. Jā. Un tik pasaka mums neskauž visiem. Darīt, ko gribēt. Tas gan bez nekādiem, konsekvences. Bez aizturēm. Tev kāds bļož uzreiz. Bez tabū. Vienkārši dzīvojuši čalis. Ok, mans brālis uzdod vēl vienu jautājumu, vai Annija ies uz influenceru boksa līmeni? Tas būtu piedūrīgi, jā. Es gribētu redzēt, kā viņš nodauzīts tās kaulainās izskatās. Bet man jau būtu tur kaut kāda heavyweight kategorija, kur to sudraba kāju tev iedotu pretī. Dievs, jā, tieši tā. Bet, jā, to nemaz Annija mums nekas vieglāks nebija šoreiz. Bet tas būtu noteikti piedūrīgi, bet es sapratu, ka man bail, Is that a thing? Sorry, is that a thing? Vienkārši, štatos ir tās visas influencer boksa lietas. Štatos, tas ir tikai laika jautājums, kad Latvijā tas sāksies, un tad varbūt par bokseriem un neveiksmniekiem runājot, neliekas reicīgi tie zuši mēģinājumi būt kaut cik relevantam? Tā, ka bišķi jau paliek žēlīgi un sāpīgi no malas skatīt. Tagad viena nav kazaipiens, nav izstrādā. Vai ne? Jā. Saprot, tas fake it till you make it, es taču tev cauri redzu, lamzaka. Jā. Un man ir žēlīgi redzēt, ka cilvēki veido kaut kādas sadarbības, buys into it, nē. Tu vari veidot tā tālu, cik tu gribi, Jo tagad, cik saprotu, viņš tā kā ir iededzies par dzīvnieku aizsardzības tēmu. Tagad ir šis, jā. Vajag atrast, kur tu esi kādam vajadzīgs. Pietāvoties, jā, tas, kā sacīt, jāsaka. Kristers raksta, jūs esat nokļuvuši Krievijas cietumā. Kurš pirmais atdos gals un kāpēc? Kas jūs, prot, būtu labākais ierocis tur? Es domāju, ka Anītu tu diezgan labi traivot. Tur ir tā cietuma kultūra un Es nezinu, vai tu uztver kā komplimentu. Jā, labi. Tu kādai acis varētu tā kā līdzvērtīgais krāpēties ar kādu. Man visdrīzāk tur būtu dirsā. Gan pārnestā, gan tiešā nozīmē. Jā. Nē, tagad tu vienkārši arī esi novājināts līdz Navaļņī līmeni. Stabilis pirmajā pastaigā atpakaļ neatnākt. Jā. Tāpat nebūtu, šitas kaut kas jādara šito iPads, ka pats aizies. Bet vai nu es, es nezinu, vai man sanāk tā kā ar varu, jo es domāju, ka noteikti tur cietumā ir vēl psihākas sievietes par mani. Varbūt man sanāk kaut kāda manipulācija, tur, sveikās, esmu meitenēs. Wow, cik tu esi smuka. Tā kā kluba toaletē. Jā. Wow, tu esi tik gudra. Paskat, kā tev sanāca uztaisīt ieroci no tampona. Kas jūs prāt būtu labākais ierocis tur? Poga. Tas jau ir tā kā arī galda spēle viņiem. Tieši tā. Tas ir ierocis tādā ziņā, ka es varu nonākt solitary confinement, man ir vienalga. Tu iznāks tikpat svaigi, kā iegājus. Man ir poga tieši tā. Ja ne vēl par kādiem 50 IQ punktiem gudrāk. Saprot? Kas varētu būt tā kā nice skillsets, ko prastajot cietumā? Es domāju, ka, ja tu esi tā kā friziere, tā kā normāli, tas varētu būt diezgan nice štelle. Es īstenībā gribēju jautāt tieši par frizieru, tā paveicās, ka tu pieminēji frizierus, jo es nezināju, kā šo iesaistīt. Ja mums klausītāju vidū ir kāds frizieris/friziera Rīgas centrā, lūdzu dodiet man ziņu, jo man ir grūti uzticēties, bet man kaut ko vajag izdarīt ar matēm, man šķiet. Bet tā, lai arī mani uzklaus kāds. Šajā gadījumā jūs drīkstat man ieslīdēt diemos, bet es negribu sagaidīt, es tev varu nokrāsot matus ar savu šmeku, tādu man nevajag ziņu. Paldies. Tā kaut kā. Zini, kas man liekas, džekiem varētu būt, es tagad ritīgi fantazēju, stabili, ka cietumos nekas tāds nav aktuāls. Privātais treneris. Privātais treneris, jā, noteikti. Ja es būtu aiz restēm uz 10 gadiem, ka es varētu iznākt tur 45 gados ārā, kāpēc pēdējos 3 gadus tā kā, neieguldīt sevi? Pavārs. Tas varētu vispār man Gucci būt, ja es virtuvē ietu strādāt. Tā, ka tu vari no sūdiem uztaisīt kaut ko ēdam vēl. Tas vēl arī tas ir social currency, ka tu esi cietumā, tev ir jau augstāks līmenis, tev ir kaut kāda variņa. Tu vari kādam uzvārīt savu to spirāli. Tieši tā. Ja tu strādā cietuma virtuvē, piemēram, tu kādam pieliec vairāk sāla, kādam mazāk. Kaut kā tādu.
Es un tālāk Andis raksta apskatas objektu Ugālē. Tik cik ātri. Man liekas, viņi izzāģē, bet kādreiz Ugālē bija riktīgi gigantiska koku aleja. Bet tā braucot caur tā. Jā. Viņi tagad jau ir izzāģēti un veci, un tur tie koki jau slimi un veci, bet kādreiz viņi bija ļoti iespaidīgi. Tur ir triāla trase Ugālē. Triāls ir tas, kur ir, man liekas, kaut kādiem ričukiem vai močiem ar ritīgi mīkstām riepām. Viņi cenšas pārvarēt visādus šķēršus. Viņi tas laikam tādā semiprofesionālā līmenī. Tā diezgan nopietni. Kas vēl tur ir? Tur ir ļoti hujovs dzīvokļu tirgus. Diemžēl Roberts mums nevar pastāstīt. Tur visu laiku dzīvokļu tirgojās un neviens viņu nepērk. Tur varbūt ir tās kaut kāds Ugāles dzirnavas. Man šķiet, tas ir kaut kāds vaips. Par dzirnavām es nezinu. Tur ir, kāds sauc orgāns, angliski latvā. Ērģels, tur ir ērģidarbnīca. Jā, vot. Man pat tur laikam pazīstam, tā kā caur vecākiem zinām. Tās ir tādas lietas, kas ir, varbūt liekas stulbas, bet kad tu esi pabijis, tā kā man draugs tikko bija ASV pie ģimenes, kas 5. paudzē tecina ķiršu, bet kļavu sīrupu. Kļavu sīrupu, jā. Jā. Un tas liekas iespaidīgi. Tieši tāpatās tiem cilvēkiem liekas ērģeļu taisīšana 3. paudzē iespaidīgi. Tas ir iespaidīgi. Vienkārši mēs esam pie tā pieradušo, tas neliekās nekas īpaši, bet tas ir kruti. Jā, tas gan. Tā, Nauris raksta, tuvojās siltais laiks, Rīgas ielās parādās riteņbraucēji. Nesaprotu vienu viņu darbību. Kāpēc ar savu velo ir jāiekāp sabiedriskajā transportā? Jānobrauc ar to 3 pieturus un tālāk ar velo. Kāpēc viņi tā dara? Iedod viņam nepareizo atbildi, un es paskaidrošu. Ētaloņi aizlieto. Viņi kropļi. Stūbi dalbujami. Man liekas, ka tā dara. Es pat ar to, es neesmu gan velosipēdists, es esmu elektrovelosipēdists. Elektrorollerists, elektromotobraucējs. Nezinu, kā tas, bet ir tāda lieta, ka Rīgā, diemžēl, nav tā kā super vēl tā kā ideāla infrastruktūra, un es pieļauju, ka ir kaut kādas vietas, kur tu nevar nahuj tikt pāri, piemēram, fucking jobanajam VF tiltam. Jā, bleģi, ja tas ir VF tilts, loģiski, jā, fuck off, kā piekšām rulē tālāk ar sabiedrisko. Jā, varētu būt kaut kas tāds, kur ir kaut kādi spoti, vai arī viņi pilnīgi, viņi vienkārši ir tā kā chaotic evil, un kur ir saprast visiem dzīvi. Tā kā es šodien izbesīju pēc iespējas vairāk cilvēkiem vienlaikus. Cik vagonā cilvēki lien? Jā, ķipa, nostrādā visu dienu darbā, HR čīks grib pakārties. Tas ir izdarīts tā, ko lai vēl tagad, lai uzlikt tādu sulīgu punktu uz I šai dienai. Iespēja spaini apkopēju un ir tāda. Dievs, jā. Tāda varētu būt tev vairāk paskaidrojumu. Ieva raksta, lūdzu Daugavpils puišu sieviešu dienas apsveikuma Kriņšfests. Jā, bija Daugavpils doma laikam izlaidus kārtējo īsfilmu par sieviešu dienu. Ķipa, es pastāstīšu apmēram scenāriju. Tur bija tā, ka mēs esam vislabākie, mēs esam visskaistākie, mēs esam vīrieši. Paldies jums, sievietes, ka jūs piedalāties mūsu labklājības veidošanā. Paldies visām sekretārēm, skolotājām. Jā. Māmām, kas slauka dibenu līdz šodienai vēl. Man ir vaicājiens, vai viņi uztaisīja arī krievisko versiju šim video? Zinot to, ka viņiem jau auditorija ir tikai krievisku runājoši un būtu muļķīgi ticēt, ka... Es vienkārši domāju, ka viņi tagad ieraksta išās par-ruski un vēlreiz to pašu krievisku. Jā, ķipa video turpinājums, jā, varētu būt. Kur viņiem varētu būt? Pašvaldīt aktualitātes ziņas. Es atgādināšu, ka Ventspils.lv mājaslapā reiz bija sadaļa Meli par Ventspili, jo kāds pundurvīriņš bija sastresojies. Ļoti labi, Meli par Ventspili. Ka Ventspilnieki varētu lasīt ziņas īstas. Ļoti labi. Es neatrodu šobrīd Daugavpils video, bet es paskatīšos apkārt, vai ir bijis arī suņu valodā viņš pieejams. Tā, Kārlis raksta, ir zombiju apokalipse, to esi survivors, kur Latvijā iekārtot savu bāzi, ar ko braukt un ar ko nogalināt zombijus. Kā reiz laikā, kad esmu pabeigusi Last of Us. Kāpēc uzbrukt? Kāpēc viņi jānogalina? Primāri ir aizstāvēties. Tieši tā, kāpēc? Kā jau es minēju, pats svarīgākais ir ieroči. Kad tas ir nodrošināts, tad ir jādodās uz kādu vairumtirdzniecības bāzi vai uz kaut ko līdzīgu Dobeles dzirnavniekam, kur tev pāris gadiem ir stašs, ko sargāt. Es laikam to ceļu. Jā, ķipa stratēģiski. Medījot viņus tur laikas pats upuris.
tieši tā apdraudēts, bet tev vajag izdzīvot, tātad izvēlēt strateģisku punktu. Piemēram, es nezinu, man te tuvākais ir lielveikals malls. Paņem ieročus, dod, vai depo. Ej uz depo, fucking living forever. Tur var uzbūvēt pats. Jū, tieši tā, tur es pieļauju, ka tur var arī sastāvdaļas atrast un taisīt vēl ieročus. Tur ir paiči un šmiga arī pat. Tas pat atrasināts ir, jo šmiga būs valūta, cīgas un šmiga ir. Kad jūs taisat savu 72 stundu somu, un ja kāds pavisam nopietni to somu gatavo un taisās kādreiz izmantot viņu, es tik gudrs, iepist tur cīgu bloku, pat ja tu nesmēķē. Tic man, viņš tev atrisinās daudz vairāk problēmas, kā tu domā. Viņš neko nesvar, viņš ir iepakots vienā plēvē bloks un katra paka ir plēvītē. Tieši tā. Ieliec, cik cīgas maksā 4 eiro gabalā? Jā. Cik tas ir 4 reizes? 8. Sotoks par bloku tagad ir? Kaut tā, jā. Nu, hītus neņem, jā, var saltus mēģināt. Nē, kaut ko tādu, bet jā. Un tās plasmasiņas var pēc tam izmantot kā chemical warfare, tā kā man uz ielas, dedzināt, indēt visu apkārtējos. Tie būs tie zombi, ar ko tev būs jācīnās, kas tur dedzina? Visai iespējams. Andris raksta, Mairis Briedis sarakstījis grāmatu. Jau rindā pakaļ iestājāties? Mairis Briedis sarakstījis grāmatu. Mēs nopirkām 72 ruļu tolts papīru par daudz lētāku naudu. Tā kā, man tā Maira Briedža grāmata, es nezinu. Par ko viņam ir tā grāmatas varētu iegūt? Zin kā, ja pučas grāmatas pēc nedēļas izdošanas jau ceļo pa 2 eirikiem otrreizējā tirgu, šī pat sagaidīs otro tirgu. Bet Mairam Briedim tiešām ir tāds... Es nezinu, es brīnos. Followeru, vai viņš vienkārši ir kokies fakti? Es domāju, ka tur ir nevis kokie, bet drīzāk delusional tie cilvēki, kas ēd viņa retirement. Pagare, kur ir ziņa. Draugi, manas grāmatas prezentācijas spicē ir atcelta. Manām satraucies šodien paziņoja, viņa grāmatas Mairis Briedis vai ir dzīve pēc lielā sporta. Bet vai tad viņš ir pabeidzis, viņam nav kaut kādi josti jāizstāv? Tad es kaut ko esmu palaidis garām. Es tak nezinu. Es viņu zinu tikai tā kā of fighting with Zutis online fame. Nav nekāda svādāk cita informācija. Ok, tā, powerosim through pēdējiem jautājumiem. Linda raksta, uz cik ilgu laiku vai kādiem noteikumiem jūs liktu naudu par Britu karaļnam sabrukšanu. Es dodu pusgadu, ka Viljams kļūs par vientuļo karali un Keita paraus vagu. Tā, mēs jau apspriedām šito. Nebruks nekas tur. Tādas lietas nebruks. Tas būtu gandrīz kā sabrukt baznīcai, es teiktu. Un pat, ja tur kāds atsakās no tā sava titula, tad tur ir 84 kas ir gatavi nogalināt viens otru, lai tiktu tuvāk. Tieši tā kā jūs tur nemaz neuztraucaties. Nav tur kaut kāda komunistu sacelšanās nebriest. Viņiem visiem tur, man liekas, ļoti ērti ir. Tas ir arī tajā seriālā, The Gentleman, ko es skatījos, kā tā sistēma ir pakārtot. Viņi ir gadu simtiem pakārtot viņiem tā sistēma. Tikai tiem augstmeņiem. Tieši tā. Katru reizi pilsoņi spēlē viņu spēli, nevis otrādi. Exactly. Tā kā vispār varbūt reflektē uz sevi, Linda. Pasties, cik daudz tu patērē karaļnamu saturu, barojot to, ka viņi nekad neizmirs. Tu baro korticepsu. Kas ir korticeps? Tas ir no Lāstavas, tas bacils, kas mums jaunais Patreons? Tas bija kaut kāds odorants vai kaut kā savādāk. Absorbents. Odorants. Māja raksta, kāda ir visskaistākā, iekavās efektīvākā šūpaļdziesma. Tu vari pastāstīt legit, kā ir? Es priecājos, ka man būs tūlīt par ko parunāt. Diemžēl es neesmu nekā muzikāli apdāvināts, bet es ticu to, ka tas process ir svarīgs, jo es tā kā, kad tas bērns ir uz manis, es tā kā izdvešu skaņas un vibrē krūškurus, un tas viņu nomierina, gan tā skaņa, gan tā vibrācija, un principā ir vienalga, ka to arī tā kā kaut kādā ritmā līdz 10 skaitīt tā kā uz riņķi. Es dziedu Aijā Žūžu Lāču bērnu dziesmu uz riņķi, man, diemžēl, citu dziesmu repertuārā nav, es neprotu. Ir bijis tā, ka tu arī stundu dziedi uz riņķi vienu dziesmu. Dažkārt tu jau sāc citu kaut ko vienkārši tajā ritmā mamblot, jo jūtas prātā. Tev vajag mēģināt to Mongolian throat singing. Izvāk 3-metrīgi didgeridoo. Viņam tās vibrācijas ritīgi patīk.
Bet man par superdziesmu tēmu, es nezinu, vai mēs par šito podkāstā runājām, bet šī bija mana un Toma viena no pirmajām tādām padziļinātām tēmām. Mēs jau vienā vakarā pirms gulētiešanas tā kā kaut ko randomly, kāpēc visas latviešu superdziesmas ir tādas, super bēdīgas un visas minorā, jā, žūžu, tavi vecāki jā, tavi vecāki nomirs, viss, ko tu mīli, vairs nebūs, guli, viss ir bēdīgi, mums nav ko ēst, ir tikai lietas uz skatīties. Pasaka sērkociņu pārdevēja. Bļā, es man liekas, esmu podkāstā jau stāstījis, atkārtošos. Tā ir pasaka bērniem par meitenīti, kas ir tik nabadzīga, ka viņai ir jāpārdod sērkociņi. Viņai nav ko ēst, viņa ir tā kā saģērbusies švaki, ir ārā ziema, viņa stāv uz ielas to sērkociņus tirgo, bet ir tik augsts, ka par retam viņa kādu piešķiļ, bet tas viņa attālina no naudas, un tā filmas stāsts beidzās bēdīgi. Es tev saku. Viņš bērns nosals. Viņš tā kritiki beidzas, bet es saprotu, tas bērns tur uz ielas nosal nomir. Viņa pie mammas aizlidoja dvēselīt. Skaidrs, jā. Tu esi nabaga bārenītis. Tirsā. Viss ir skumji. Visi cilvēki pirms tevis uz šīs planētas ir miruši. Tu esi viens. Guli, tu esi viens. Wild. Jā, ok, Sabina raksta, vai ir ok džadžot cilvēkus, iekavēs dzīvo Eiropas Savienības valstīs, kas Baltiju jauc ar Balkāniem? Ir tāds termins Balkan birch. Kā Balkāni, ir tāds bišķi derogatīvi termi, jo tur bišķi vairāk ir noziedzība, no turienes nāk Eiropā, ir tie stereotipi. Ir kvalitātes zīme Baltic birch, tas ir tā kā mūsu bērs. Un tad ir tas Balkan birch, ka tu dabū hujovu bērzu kaut kur sūdīgas kvalitātes lētu. Tas tā kā, kad tu pērci armatūru, tu vari pirkt labu armatūru, tu vari pirkt armatūru no Ķīnas, un viņš ir ražots nevis no, dzels vai tērādu, viņš ir ražots no čainīziuma. Un tas čainīziums ir Balkan birch. Ok, interesanti. Bet, es nezinu, ko tur tērēt laiku un džadžot, vienkārši pasaka aizties Mundaunu un viss, man liekas, problēma atrasināt. Viņa Eirovizija neskatās, bļa. Man liekas, mēs ģeogrāfiju iemācījāmies visi. Tieši tā. Tas tikai tāpēc mēs piedalāmies tajā pasākumā. Tajā balagānā. Jānis raksta, vai jums kādreiz ir garlaicīgi, jo man nav. Negribu izklausīties iedomīgs. Sorry to break it. Bet man laikam ir interesanta dzīve. Vienkārši dzird no cilvēkiem, ka man besas, man garlaicīgi. Kā jums? Jānis bija? Jā. Jāni, es ticu, ka tev ir tava dzīve garlaicīga, bet tici man drīzāk tava dzīve liktos tik garlaicīga, cik viņa vēl var būt. Respektīvi, man liekas, katram tā latiņa ir sava. Dažkārt šis būs tā kā varbūt augstprātīgi. Cilvēki teikšu, wow, tu dari visādas inčīgas lietas, bet, bļaļ, man ir dirsā garlaicīgi, man tik ātri lietas apnīk, nereāli ātri apnīk lietas. Es pamēģinu, es saprotu to learning curve, es saprotu, ka esmu nonācis līmenī, kur man apmierina, es eju tālāk. Kaut kādu brīži varbūt ir kaut kāda garlaicīga, bet tā, es nezinu, vai es teiktu, ka man kaut kad ir. Ja man nav, es esmu iemācījusies laikam ar kaut ko aizpildīt laiku. Ja ne ar kaut kādu fizisku darbību, tad notiek kaut kāda overthinkošana, tad nekad nav garlaicīgi. Nē, es man liekas, visu laiku čeisoju kaut ko, lai ir bišķi kiņšīgāk. I mean, up to you, bet, citiem savukārt vienkārši ir garlaicīgi. Bet, tas arī, tāds, tā kā varbūt ir kaut kādi cilvēki, kuriem nav pārliecības sākt kaut kādu jaunu lietu, vai ko tad es sākšu, iesākšu, nepabeigšu, var sākt miljonas lietas un darīt, tieši tā. Esi pienplēja. Tu vienkārši, tieši tā, tu dzīvo šajā smirdīgajā pasaulē, aizpildi savu laiku līdz nāvei. Dari, ko tu gribi, nepis nevienam. Tālūk, tas mūsu garlaikotajiem klausītājiem tāds iedrošinājums. Jānis raksta, vai Ventspilī taisa edible no sklandraušiem? Lūk, aktivitāti, ko darīt. Būs reiz. Edible sklandrauši. Būs. Jā, ļoti un labi. Toreiz ir tā kā teikt, I called it. Toreiz teikt. Tieši tā. Tēzīšu coffee shopā. Jo iespējams tāds vārdu salikums latviešu valodā vēl pat nav bijis. Tieši tā. Mācis, jo tu esi entrepreneur, Jāni, šodien. Čanlauzis. Čanlauzis, jā. Es jau plānoju vasaras braucienu uz Alsungu pēc sklandraušiem. Atstājiet man arī kādu. Žogu rauši. Jū. Tā, Aneta raksta 6 stundas saules decembrī. Jā, iznāca tāda statistika. Jāpaskatās, cik pašnāvības bija decembrī, jo literāli tas bija par šito nepienākās kaut kāds veselības ministrijas
šīs pabalsts. Vai nē? Čipa, tu izdzīvoji. Pat ja tās bija 6 stundas, tas ir diezgan 99,99%, ka es nevienu stundu neredzēju no tām. Jā, exactly, same. Mēnesī 6 stundas dienas gaisma Latvijā, Rīgā. Jūs varat sev pakritīt roku, ka jūs esat izdzīvojuši šo, ja jūs šo klausāties. Tas ir epika. Tas ir kā runā par polāro loku. Tev neliekas, ka tā varētu varbūt būt, ka tas ir kaut kāds prequel, tipa tam, kas mums varētu šeit sākt notikt? Tik ātri jau. Tik ātri varbūt nē, bet... Es plānoju atstāt to saviem bērniem un mazbērniem. Aha! Okay, nice. Vēl viens Jānis raksta pagājušā gada labākā filma, un kāpēc tā ir Poor Things? Es vēl neesmu Poor Things redzējusi. Es arī vēl neesmu. Bet cik es saprotu, viņi dabūja kādu Oskariņu? Jā, tā sieviete savu bērnu pasveicināja 3. dzimšanas dienās. Es nezinu, kāpēc es redzēju to pasniegšanu tieši viņas. Nice. Tas bija emocionāli. Bļā, es taču biju ieslēdzis to. Kaut kā tā sanāk, ka es nevaru atrast linkus, es aizēju uz Fortune, vajadzīgo to bordu, un es atrodu linku. Un tur nereti ir tā, ka tie linki ir Twitchā vai kāds cits to linku nodrošina, tad viņš ir arī viņā tā kā padara interaktīvu. Bet, Fortunes ir tā kā interneta pašām padibenēm, visas low-liferiem kādi vien atrodam ir. Un tas parasti ir nežēlīgi, rasistiski, tur iekļauj visu kaut kādas tā kā video izgriezumus vai ir diezgan izklaidējoši, jā. Tā kā anti-woke. Tā ļoti tur šauj pār strīpu. Tā kā ja kāds kādreiz skatās kaut kādas apbalvošanas Superbowls, tur Fortune var atrast, tur interesanti ir. Paskatīties aizspogulī. Jā, vai ne? Jā, kas citiem liekas ļoti tā kā ikdienā smieklīgi. Ok. Ārvis raksta, vai 8. marts ir svētki, vai vajadzētu tās puķis dāvināt visām dāmām? Tev, jā. Man par laimi nekur nebija jādodās, bet jau laikam tā kā bailīgi paliek kungiem. Nezinu, tā kā karsta kartupeli, kā šito tagad uztvērt. Paldies Dievam, es strādāju tādā uzņēmumā, kur mums vairāk tomēr cilvēku of Slavic persuasion. Tad mums nebija 2 domu, mums bija jāorganizē sieviešu dienas prikoli, bet es izgāju no situācijas savai komandai, norganizēju tieši teambuilding eventu, kur mēs bijām šautu, to es aizmu pastāstīt, ka es šāvu ar ieročiem. Es literally tā kā morfojos Robertā. Lēnā garā kļūsts par Robertu. Bet tas bija starp citu rītīgi cool. Un tad jā, mums uzdāvināja puķis. Man patīk, šitādā balagānā man nebūtu kauns piedalīties, bet ja man būtu jāiedod tev viena Maximus puķa, eiro 49 vai pušķīts, un mēs ar to beidzam šo sieviešu dienu, tad, laikam, es negribu piedalīties šajā pasākumā. Jā. Man vienkārši liekas, tā kā es esmu jau šo teikusi, ka ko gribi to svini, tā kā man rītīgi besīši tas visu, tikko Valentīna diena, tā kā kas tev nesvini, bļaļ? Viss kārtībā nesvini, viss ir labi. Tu nesvini arī kaut kādas, tur, es nezinu, musulmaņu, tur... Ramadāns sākās pirms pāris dienām, sveiciens visiem ticības brāļiem un māsām. Visiem mūsu cilvēkiem, kas šobrīd ievēro gavēni. Cerams, ka jūs šo klausāties, kad vēl jau var norietēšanu, var paņemt kādu čipsi uzkost. Jā, bet es brāļiem un māsām vēlos uzsvērt, ka Ramadāns nav kaut kas tāds, ko vajag uztvērt kā fastingu, bet tā ir iespēja mums satvināties ar Allāhu un kļūt stiprāk savā ticībā. Paldies. Es sakoju vienam latvietim, viņš dzīvo Anglijā, un viņš tā kā latviešiem posto par islāmu, un ievada tajā islāmā, un viņš pats ir Mekā šobrīd, nemaldos. Vismaz pārfīdēju, viņam bija, viņš uz vietas bija. Extreme. Interesanti redzēt, kā tie cilvēki neaptās tie redz pasauli, un kā viņi mūs sauc par neticīgajiem, un vēl visādos vārdos tā kā ļoti atklāti sauc, un tāds, vecīt, tad pisies nahuj uz savu tūkstnesi, lien zem akmens un dzīvo savā kultūrā, Tas ir tāpat kā ar slāviem, nepatīk pisās nahuj. Mums šeit ir skaista kārtība, nevis reāli neticīgie pisumi. Tieši tā, pisums viss. Bet, tu gribi, tad svini, nav tā, ka tu svini, tu nezini par citiem, piemēram, kādiem sākiem, ko cits, un tā kā pilnīgi pohuji man neinteresē, bet es tajā 8. martā neredzu neko tādu baigi tā kā dziļu, tā kā, mums vienkārši tāds piedūriens, kur ir šitas datums, kur mēs dodam puķi.
whatever. Fuck it. Tad, jā, tieši tā. Es nesaucu gluži tos par svētkiem, bet par tādu sociālu apmaiņu. Birojā kaut kāda aktivitāte. Darbā. Es uztveru, kā vienkārši darbā kaut kas klāt. Jā, kaut kāds piedūriens šai dienai, lai neizskatās tik pelēks, lai nav ķipa kā decembris visu nedēļu. Ēģis raksta pēdējo jautājumu un vissvarīgāko es pat teiktu, Čaviņ, varētu nedaudz pieskaties čuriņu un kakiņu tēmai, un tu apsolīji, ka tu pacentīsies. Jā, man šodien, man puisīts ir iemācījies neizmantot pamperi, bet jau tā kā patstāvīgi doties uz labierīcībām. Un šodien viņš vēlējās mācīties no tēva un stāvus to darīt. Un tad viss siena un visa grīda un visu pasauli tiek izdarīta. Kā to sauc? Tad var izveicināt to success koeficientu kaut kādi, success rate. Jā. Ļoti labi, bet es vēlu Kastanim izdošanos viņa turpmākajos tolets izpētes ceļā. Jā. Tolets tradīciju un izpētes ceļā. Ļoti labi, Ko es varētu tādu pievienot par čurām kakām? Man laikam šoreiz nekā tāda nav. Vēdra izēja pilnīgi normāli pēdējā laikā bijusi. Bet tu esi ievērojis tagad, kad tu esi pieaugusi un savu ķermeni labāk pazīst, cik ļoti tas korespondē ar tavu pašsajūtu, ka tev ir bijusi veselīga bowel movements. Vai ne? Noteikti, jā. Es ieplānoju arī, lai man nav tā, ka man... Kaut gan šobrīd darbā mums ir tādas tolets, kas ir ārpus biroja, tā kā nav tā kaut kā tā jocīga, viņi iegāja tur. Neredz visu, ka tur, viņa noteikti kakā. Bet nav tas elements. Tāpēc tas noteikti ir atbrīvojis mazliet manu rektumu šajā jautājumā, bet tāpat ieplānoju, lai man nav tā kā tur kombena no rīta uzhīto, izdara kafiju un mācu stolets. Es cenšos izdarīt to tā, lai tas nav darbā. Ieplāno. Lai tas būtu mājās savā tronī. Pa savu laiku, nevis priekšnieku laiku, jā? Jā. No rīta, jā, tāds, ka diskomforts strādāk. Ja tev vēl pirmais mītings tāds āgars, tu vēl tur, sēdi mītingā, tev burkšķi tas vēdrs, laikam nepaiet brokastis. Kā lai aizpildi šo neveiklo brīdi? Un tur patiesībā danco vakardienas karbonādu, piemēram. Tālūk, manuprāt, ļoti jauki parunājām. Es domāju, ka šīs nots varētu slēgt šo epizodi. Jā. Paldies tev, Mārtiņ. Paldies, Anī. Un nākošais, kas zina, varbūt jau... Vēl nebūs. Man droši vien tas mūsu klejējušais holandietis vēl nebūs, jā. Bet paldies klausītāji un cerams, ka jums patīk šis ieraksts konkrētais un dodiet kaut kā zināt par sevi un tam līdzīgi. Esiet aktīvi, stāstiet par mums un tiekamies. Piepasieties kolēģiem un draugiem. Jā, tā kā, ka tu, es nezinu, tur tāds klusuma brīdis birojā, tāds, klausies vakar tādu podcastu, kā viņu sauc? Eitanāzija, jā, un tad... Panāksim, lai visiem rent-free vārds eitanāzija dzīvo galvā. Jā, tieši tā. Tālūk, lasamies prom. Čau!